Jūs forši parunāties, jo mums te ir forša tēma. Es likšu stikeru vēl, jā, bet pārējiem es uzreiz saku. Jautājums ir, kārtīgi apdomājiet, kas jums katram ir svarīgākais no šīm 3 lietām? Slava, vara vai nauda? Viņas visas, ja saka, ka ir vienlīdzīgi, tā nevar būt. Vienmēr kaut kas tomēr priekšplānā. Ja nevar izlemt, tad iedomājieties kārtīgi. Ielieciet, ka, piemēram, ja nevar izlemt, tad iedomājieties, ka jums ir jāizvēlas tikai viens no viņiem. Un ja jums nav tie pārējie 2, kurš no viņiem ir svarīgāks tādā ziņā, ka, kurus 2 tu esi gatavs upurēt, lai tev būtu vismaz viens no viņiem. Jā, es nevaru to stikeru atrast šobrīd, es nezinu. Slava, vara vai nauda? Jā, rakstiet, kas katram ir pirmajā vietā. Un pirmajā vietā var saprast, to var saprast pavisam vienkārši. Ja tev pārējos 2 atņem, respektīvi, kurš ir tas, no kuru tu neesi gatavs atteikties, ja tev 2 atņem un 1 atstāja? Tad tu vari saprast, kas tev svarīgāk. Ja Evits saka slava. Nice. Sākās. Kādi vēl varianti, kas kuram? Jo tas izrādās ir ļoti būtisks, tas reāli nosaka to, kā vispār, kas katram ir svarīgi, un tad kā veidot savstarpējās attiecības arī. Ar ko ar slavu, varu vai naudu? Jā, Elīja saka, no naudas neesmu gatava atteikties. Evita saka, nauda. Respektīvi, ja tev nav varas un ja tev nav slavas, un tev ir tikai nauda, tev ir fine, tu esi gatavs tādā dzīvot variantā. Tad tev nauda ir svarīgākā. Ja tev... Edvard, pastāst, iedod piemēru, kā tas ir, ka tev nav varas. Tev ir nauda, bet tev nav vara. Kā tas izpaužās? Es pagaidīšu, ka tu vairs nebūs tik uzbudināts. Redzi, tā ir vara. Es gan neredzu tevi, jo es šobrīd... uz kartupeļiem varu dīles, bet, idejas. Vāra, fucking vienkārši slava un nauda, tas ir viss, tas ir pilnīgi nekas, tie putekļi. Bet vāra, ja es gribu, jo man pieder Dieva vara, es esmu Dievs. Un mēs šito atklājām. To ar runājot, naudu, kad izrādās. respektīvi, es iedos pointu, ja man gribēju pajautāt, respektīvi. Visas dzīves uzdevums ir atgriezties atpakaļ iekšējā stāvoklī, ka tu esi perfekti laimīgs. Bet tu nevari to izdarīt ar naudu, un tu to nevari izdarīt ar slavu. Bet tu to vari izdarīt ar varu. Tāpēc, ka, lai tu būtu perfekti laimīgs, tev ir jābūt iekšā tādam prāta stāvoklim, kas uztver visu kā vienkārši pieredzi un pareizi interpretē. Prāta stāvokli un uztveri nevar izmainīt ar slavu vai naudu, bet to var izdarīt ar varu. Tāpēc, ka, ja tev ir vara pār savu prātu, tad tu neesi sava prāta vergs. Ja tu neesi sava prāta vergs, tad tev ir brīnišķīga dzīves pieredze. Bet, ko teiks zemapziņas terapeits šai sakarā? Nē, tas parāda, kas katram ir, kāda ir mūsu galvenā kaut kāda trauma vai tas kaut kāds motivators, zemapziņas motivācija, kas vispār mūs motivē kaut ko darīt. Jo mēs par šo runājam, un tad, piemēram, kaut vai kā darba devējiem ir normāli svarīgi zināt, kas kuram ir svarīgāk, vai viņam ir naudas primārais faktors, vai slava, vai vara. Jo tas reāli noteiks, čau, Gari, čau. Tas reāli noteiks to, kas motivēs to cilvēku. Un attiecībās tas ir svarīgi saprast, kas motivēs to tavu partneri vairāk. Visās jomās tas ir visur. Un tas nāk no mūsu zemapziņas programmām, tas nāk no mūsu tā uzstādījuma, no bērnības pieredzēm vispārējā. Līdz ar to, ja tev nav skaidrības par šo jautājumu, tad īstenībā baigi nemaz nevar saprast daudz ko par sevi. Tev vispār, tu zini, ko es daru, Annī? Ko tad? Spaidu kartupeļus. Paši. Tu drīkst tā darīt? Jā, par ko runā? Mēs runājam par to, kas ir svarīgāks, slava, vara vai nauda. Un izrādās katram cilvēkam tas ir cita prioritāte. Ierakstiet komentārā, kas vēl nav ierakstījuši, kas jums ir svarīgāk. Un ja to var saprast, vai ja nevar saprast, kas svarīgāk uzreiz, ja nav skaidrības, tad vienkārši iedomājieties scenāriju, ka jums
jūs varat izvēlēties tikai vienu, un jums 2 atņem. Kas jums ir svarīgāks? Kas ir tas, bez kā jūs toči nevarat izdzīvot? Tas saka miers. Kas saka? Miers, Arturs raksta miers. Nē, tā jau ļoti labi. Bet kas rada to mieru? Slava, vara vai nauda? Jā. Tavuprāt. Tā, protams, nav. Neviens no viņiem nerada mieru. Izņemot varu, iespējams. Klausies, kāpēc tu tik labi izskaties, kundzīt? Jūs katrs savā vietā? Jā, Elīze, mēs katrs savā istabā. Nav gadījumā tā, kad šita vispār nav baigi visiem viegli atzīt. Kad, baigi atzīt, kas tas ir, tad man viss vienādi, vai nē, man neviens, man miers svarīgāks. Nē, godīgi paskaties reāli. Kas ir tas, ko tad tu baigi labi sapratīsi. Man šķiet, ka visiem viss skaidrs, kas katram, bet vai mēs spējam būt patiesi pret sevi? Elīzi. Jā, es tikko izlasīju to komentāru. Tieši tā, kas patiesi, un tad mēs šito tā kā sapratām, kaut kad ar Edvardu, tad bija baigi inčīgi saprast, kas kuram ir svarīgāk. Un man tāds, jā, tev reāli tas interesē? Nē, priekš kā. Un tā, tad forši tēma, kā saka. Ir kāds, kam pastāst labāk, no kā tas rodās. Jā. Ir vēlāk. Nē, es gribētu kaut kādas atbildes bišķi vairāk, jā, te jau daži atbildē, bet te baigi negribīgi te raksta visi. Vai sarunāt tā, ja uztapos līdz 10K, un tu salasīsi, vismaz būs 20 atbildes, kas ir svarīgāk, vara, slava vai nauda, tad tu izstāsīsi, no kā kas rodās. Dai? Jā, rekur. Labvakar, man pirmajā vietā nauda, jo no naudas var dabūt slavu un varu, bet bez naudas grūtāk to. Varbūt. Reku Kris saka slava, un vismaz vēl kādam ir slava. Jo reāli, mana loģika ir, ka man, ja tev ir slava, cik grūti tev ir dabūt naudu. Jūs zināt, kādu slavenu, nabadzīgu cilvēku? Tādu vai pilnīgi slavenu bomzi? Jā, daudz. Kurš? Piemēram. Es nedomāju, ka, piemēram, Bačam ir nenormāli daudz naudas. Bet viņam ir daudz vairāk nekā tad, kad viņš nebija slavens. Labi, bet es atvainojos. Mēs runājam par naudu, nevis par algu. Mēs par naudu runājam. Gritsmans, kur Ingraks, perfekt. Gritsmans, piemēram. Perfekt. Tādi piemēri ir simtiem. Labi. Bet tas ir par to iekšējo trūkumu. Mums katram ir kaut kāds trūkums, kuru mēs mēģinām aizpildīt ar vienu no šiem trījiem. Ko? 10,000 vēl nesatapoja, lai tapot cālīši. Ok, labi. Drausmas, tas tavs Edvards. Drausmas! Vara. Ja ir vara, tad var dabūt visu, ko vēlies. Džeina, vāre, kur varas cilvēks. Super. Ļoti labi. Vispirms jānoformulē, kas ir daudz naudas. Kāds? Kāds beidzot kāds jēdzīgs komentārs. Tieši tā, cik ir daudz naudas? Labi, bet es jau neteicu daudz naudu, vienkārši nauda in general. Mēs runājam tā kā, slava, vara vai nauda. Tad mēs nedefinējam, cik daudz slava vai cik daudz vara. Es vienkārši proaktīvu reakciju tikai, lai, interesantāks saturs. Piemet pagalīt. Labu vecenīt, lai tāda lobās, lai tie mati švirts. Tā, Juris mums grib pievienoties. Labi, Juri. Uzmanīgi tu man ar Juriem. Jebkuru izvēlēties pārējie var dabūt. Es laikam naudu negribu pelnīt, bet piedzīvot dzīvi un pieredzēt. Zapanda saka, tak viņš ir narcis. Labi. Jūras laikam nejauši pievienojās. Tā jau pandiņa ir, mēs jau redzam tajā spogulī pašu sev vienmēr. Es dziedu un uzskatu sevi, ka slava. Kris, jā. Parasti arī tie cilvēki, kam ir slava svarīgi, viņi izvēlas kaut kādas tādas nodarbošanās vai profesijas, kuras var
visvienkāršākā veidā atnest slavu viņa prāt. Un tad mums šis bija nākošais points, ko mēs taisījām aptauju Maksimā, prasījām cilvēkiem. Es jau pilku kartupeļus, tur runā tikai, ja? Jā, mēs prasījām cilvēkiem, kā viņiem šķiet, kas ir vieglākais veids, kas ir profesija, ar kuru visvienkāršāk ir kļūt slavenam. Tas bija tas, ko mēs jautājām. Varbūt ierakstiet tagad jūs, kā jums šķiet. Kas ir profesija, ar kuru ir visvienkāršāk kļūt slavenam? Visātrāk, visvieglāk, tā kā jebkuram. Ja tu būsi tajā profesijā, tad, ar to var dabūt slavu, ar kuru ir visvienkāršāk. Jo teorētiski, jā, gandrīz ar jebkuru profesiju var, bet, ir profesijas, kur ir vieglāk. Naudai nav jēgas, jo primāri jau ir lietas, ko par to var nopirkt. Ja ir lietas, vai vajag naudu. Bolderā, protams, bija spēcīgi viedokļi cilvēkiem par to, kā var ātri kādu profesiju tīk vai naudu. Jā, tas bija Bolderājs Maksimā, tās atbildes bija brīnišķīgas. Tur vienkārši, es negribu teikt. Grūti pateikt, varbūt jūs kaut ko līdzīgi izpildīsiet tagad. Jā, tur bija, es negribu teikt, mēs sakam, padomājiet tā, es nevaru padomāt, labi, pārdevējs. Krīšs rekraksts dziedāšana, Āna saka influenceris. Jā, mums bija pārdevējs, kas vēl bija? Frizieris bija. Frizieris. Visātrāk var kļūt slavens, esot pa frizieri. Mums reāli šitie te... What the fuck? Bolderājs Maksimā atbilžu varianti bija influenceris, frizieris un vēl bija menedžeris, mūzikas menedžeris, vai kaut tāds viņa teica, kaut kāda viena dāma teica, vai vienkārši menedžeris. Menedžers, kāds mūzikas menedžers. Jā, bet rekur influenceris un dziedātājs. Rekur te tomēr cilvēkiem ir tā automātiskā. Mums bija tāda arī sevi, ka tas ir tāds vispār pieņemtais. Kad, ja tu gribi kļūt slavens, kas ir vieglākais veids vai populārākais nodarbošanās, kā tu vari kļūt slavens influenceris un dziedātājs? Tad, ko mēs varam izspriest? Lielāka daļa cilvēku, kas nodarbojas, ir influenceri vai mēģina būt influenceri un mēģina būt dziedātāji, ko viņi grib? Kas viņiem ir pirmajā vietā no šīm 3 lietām, visticamāk? Vara. Nē. Nē. Slava! Slava tāds atnāk, pieslēdzās. Saucāt? Slaviks, es domāju. Slaviks viņiem ir, jā. Lūk. Un tas savukārt nozīmē, ka tur ir mēs vēl neesam pie 10K. Tad mēs par neesam. Tapojiet, pastāstīšu jums, no kurienes kas ko rodās. Ātrāk varēsiet tikt pie tā, ko gribat. Tad jautājums tāds, kā šķiet, ar kuru profesiju visvieglāk dabūt varu? Tā, kam ir vajadzīga slava? Ego barošanai. Jā, bet arī vara un nauda ir ego barošanai tādā kā vajadzīga. Mēs ļoti interesanti, zin kā, jautājums, ko mēs skatāmies ar ego. Jo principā ego ir. Vispār ego ir. Labi runāju, jā, es te nelasu. Ego vispār ideja, ka tu esi kaut kas atdalīts no tā, ko tu redzi. Līdz to jebkāda formas uztvere, kā kaut kas atdalīts no manis, ir ego barošana. Tur jau nav starpības. Tad mēs tikpat labi varam teikt, priekš kam ir vajadzīgs ūdens. Ego barošanai, priekš kam ir vajadzīgs gaiss. Ego barošanai. Un tas ir bez jokiem. Priekš kam ir vajadzīgs pots, uz kuru aiziet. Ego barošanai. Priekš kam ir vajadzīgs gurķis, kur apēst ego barošanai un tam līdzīgi. Bet konceptuāli skaidrs, ka, protams, jebkas, tādā ziņā visas lietas, kuras mēs darām ar motīvu, lai kaut ko iegūtu sev un uzpucētu savu identifikāciju ķermeni, ego barošanu. Jā. Te uzreiz minējumu par politiku. Tas ir tāds tieši tikpat acīm redzamais kā dziedāšana un influenceršana droši vien. Tad politika ir varai. Tiem, kam ļoti gribās varu. Ne 100% visi politikai ir dēļ tās varas, bet tur būs lielākā daļa. Droši vien, kam, ja uzdosim šo jautājumu, kas viņiem pirmajā vietā, tad es pieņemu, ka viņiem nebūs slava pirmajā vietā lielākā daļai vai nauda, bet vara. Ja godīgi atbildēs. Bet vēl man liekas, kur ir vara. Varētu būt diezgan kaut kādās tur... citreiz, man liekas, skolās, skolotājiem varētu būt sveiki. Jā, maksimāli bērndārs. Tur viņiem neko nemaksā, pofikti, viņiem nav naudas. Tā ir visslimākā, ar citu varas izpausmes forma. Tā ir reāla vara. Tā ir slīpēta vara. Tā ir.
Nu, davai cēlīšu 1,3. Tap, un Anna izstāstīs, no kurienes rodās iekāras. Biļešu kontrolieris vienmēr jūtas varens, jo viņš var izmest no autobusa jebkur. Yes. Jā. Īstenībā, zini, kas Anna ir? Zini, kas ir? Es tev izstāstīšu, ka vara ir interesē visticamāk, es izdaru minējumu šobrīd. Nu, principā es izdaru apgalvojumu, bet tas tikpat kā minējums. Ka vara visvairāk interesē visiem tiem, kuri nēsā uniformas. Jā. Tas ir sētnieks, konduktors, policists, kontrolieris, autovadītājs, skolotājs, diriģents, whatever, visi, kas velk formu, kas ir gatavi vilkt formu, jebkādu veidu dakteris, jebkādu veidu formu. Tā ir vara. Dakterim varbūt tur bišķi mazāk, jo tur tā specifika tāda. Nē, tā ir vara, draudziņ, tā ir vara. Tāpat arī, jā. Tur ir baigā vara. Nē, tur ir diezgan nopietni. Teiksim, dokam kāda ir vara. Jā, un viņiem nav svarīga slava vispār. Pofīgi. Nē, kāda slava vispār? Viņu var neviens nezināt, tā kā, kā Nē, tas ir svarīgi, protams. Tikai savā kaut kādā, tajā. Viņš jau viens otru papildina, jo, ja tu gribi, tu vari, tev nauda ir vajadzīga, slava tev ir vajadzīga. No varianti. Jā. Ko tu tur piesaic kaut ko? Man vēs palikt pišķiņ. Man? Diriģentiem arī ir forma. Jā, dziesmu svētkos diriģentiem ir forma. Ir forma, tiešām. Viņš velk to kostīmu, fraku, viņš velk un iet un ņemās ar to fraku. Vai masierim ir forma? Masieri ir īpaši erotiskajiem masieriem. Tad jau reliģijā tie visi pāvesti, tiem ir arī. Protams, absolūti varas manieki. Un tāpēc arī ir tur, kur ir tās, tāpēc tagad, kad viss tās Me Too movements nāk ārā un tā tālāk, jā, tad tas... Nice. Tu esi redzējis, tas ir līdzīgi kā tā atceries tā filmu, kur taisīja to eksperimentu, kad sadalīja cilvēks divās grupās, pusi ielika kā ieslodzītos un pusi ielika tajā un viņiem uzreiz visiem nones bānu. Jā. Nu labi, tad izpaudies, kā saka. Jā, tātad runājot par šitām te zemziņas traumām, programmām, kas katru šito iespaido, tad principā, tur ir daudz niansētu un katram būs unikāls tas iemesls, kāpēc. Bet tādā ļoti primitīvā versijā tas būs, vara būs vajadzīga tiem, kuri ir bērnībā kaut kādos epizodēs vai kopumā bērnības posmā laikā vai kaut kādos izjutuši ļoti lielu bezspēcību vai ka viņiem ir atņemta vara vai viņiem ir sajūta, ka viņiem nav nekādas teikšanas par kaut ko. Un ļoti daudziem var tāda pieredze būt, bet kādam būs viņa bijusi tik spilgta un izteikta un tik ļoti sāpīga un skaļa, kas ir... Tu iekāries. Paiesim uz atpakaļ. Tu viņš iekāries, varbūt, es nezinu, Starlings uzbuksē vai kas. Okay, kurā vārdā, kurā domā? Bērnībā tika atņemts. Jā, tiem, kam vara ir svarīga, tiem bērnībā tika atņemta vara. Tādā super primitīvajā veidā, vai viņam bija sajūta, ka viņš ir pilnīgi bezspēcīgs, vai viņam nav nekādas teikšanas par kaut ko, kas ar viņu notiek. Un it kā no vienas puses visiem bērniem ir tādas... pieredzes, jo ļoti daudziem bērniem viņu saka, ka vecāki viņu tur nosaka, kā tur būs, vai atļauj, vai neatļauj, un tā tālāk. Bet tur jābūt ļoti spilgtam un ļoti ilgstošam, un ļoti, tad tu esi vai nu baies nenormāli apspiests, vai ir bijuši kaut kāds spilgts traumatisks pieredzes, kur tev vienkārši ar varu piespiež darīt kaut ko tev pret tavu gribu tik ļoti nepatīkami, kad tam obligāti nav jābūt tur seksuālai vardarbībai, bet vienkārši kaut kādām lietām. Un, tās ir tāds basic, bet tur katram būs ļoti individuāls tas ceļojums, kāpēc un kas. Un savukārt slāva ir tas, kad ir trūkusi mīlestība, atzinība, novērtējums no ģimenes, parasti no tiem tuvākajiem caretakeriem. Un tad, un kā būt ar naudu? Tur ir kaut kas par... Edvard, kā tev šķiet? Nevērtības sev nav tur rūkšana. Vērtība, jā, tu esi ritīgi nevērtīgs jūties vai neesi tā kā sajūtas nenovērtējumu vai nevērtības sajūtu no
no tuvajiem. Tā mums Inters grib pievienoties. Sēžu ar bērndārzu izglītību. Jūs esat mīļi, jā, čau. Nu, čau, sīkie. Čau, mazie mīlulīši. Kā iet jaunībā? Brīnišķīgi. Nu, kas ir svarīgākais no visām šīm 3 lietām? Nu, tev, Annī, pašai. Kas tev svarīgāk, Inter? Man svarīgākais Inter, mēs izglītojam pārējos. Dzīvē svarīgākais ir mīlestība. Nu, tad, ja tu sāc spēlēt varas spēli, tad pazūd mīlestība. Nu, tad vienkārši pazūd mīlestība, pazūd arī tā enerģija, kas saucās nauda, un pazūd arī tā enerģija, kas saucās slava. Ja? Jo slavu var iegūt vainu ar kaut kādām izdarībām, kuras piesaista citu cilvēku uzmanību, kad man pietrūks šīs mīlestības, ja es varu piedzerties, raudāt un stāstīt, cik dzīve ir traka vai slikta, un cik pieņemsim, es esmu nomocīts, un protams, ka apkārt būs tāda klausītāju auditorija, kas noteikti jutīs līdzi, saproti. Jūs kaut kur abi mazie pazudāt. Jā, man laikam austiņi neiet vairāk. Pamēģināšu atkal. Un būs apkārt tā auditorija, kas tevi tā kā cels uz augšu, tā kā atpakaļ mīlestībā, ja. Tam ir jātiek, jo sākumā vienmēr ir tā trauma sākotnējā. Jā, primārais. Un tā trauma ir tā, kas tevi dzen vai nu tāpēc tā slava, vara vai nauda, viņa vienalga katram kaut kur dzen. Un tad, kad to izstrādā un atlaiž, tad var tikt pie tās mīlestības pieredzes un sajūtas, bet pirms tam nav jēgas par to mīlestību runāt, jo ja tev ir tā trūkums un tā apspiestā vajadzība un tas izsalkums neremdinātais, it īpaši vienai no šīm tēmām, tad tur tā mīlestība, tu tur var sēdēt, tā vienkārši Mēs gribējām te painformēt par cilvēkus par to, kā strādā zemziņas stāvs un kā viņi tās traumas var palīdzēt viņiem ieraudzīt, atpazīt un atbrīvot. Jā, mēs Inter pāris pakāpienus šoreiz zemāk, te vienkārši pie pamatiem, pie pašiem pamatiem. Es klausos jūsu plūdumu. Man nestrādā austiņa, tad neko darīt šodien. Neko darīt. Tāda dzīve. Tā, mums Ines arī pievienojās. Labvakar. Es pat nezinu, cik ilgi jums tur sekoju ik pa laikam no dažādiem profiliem. Un es esmu tur tā kā klausījusies, ko jūs tur runājat. Es atceros vienu laivu, ka jūs tur kaut ko runājāt un cepāt kaut ko uz kaut kāda mini grilliņa, kas jums tur bija. Es nezinu, baigi interesanti jums tur gāja. Zroklets. Šis jautājums man lika baigi aizdomāties, kā tad īstenībā ir pa godīgam, jo es sapratu to, ka jebkuru lietu izvēloties tev ir vieglāk iegūt pārējās. Ja tu izvēlēs naudu, tad varu un slavu tu vari iegūt, jebkurā gadījumā. Ja tu izvēlēs slavu, tad caur slavu tu vari ļoti viegli nopelnīt naudu un arī iegūt varu kaut kādā veidā. Un iegūstot varu, tu vari iegūt slavu un naudu. Tā kā jebkurā gadījumā viņas visas ir, bet tas ir tāds par ego līmeni, tās kaut kādas pamatvajadzība apmierināšana, kaut kas tam līdzīgs, Jā. Ines, paldies tev par komentāru. Te var vienkārši tā atvilkt. Tagad tu vienkārši var atvilkt to kaķeni tik tālu, ka vienkārši izšausmies, kad tas man dziļais rācējs. Man liekas,
terapeiti, viņās varētu izpildīties stundu vienkārši komentārā par šo. Bet, jā, nu labi, Liez, go. Turpin. Nu jā, un tas tā, man liekas, man laikam uz šo brīdi tieši šī dzīves periodā gribētos tā kā baudīt dzīvi, un lai tu baudītu dzīvi, tomēr tev pirmais ir šī pasaulē, tev ir vajadzīga nauda. Jo, ja tev ir jāpelna nauda, tad tev nebūs laika daudzas lietas piedzīvot. Nu, tā kā, nu tā kaut kā, tev ir jāmaina laika. Paspēlējam vēl vienu spēli, tad uz otru pusi, tā kā, ja, piemēram, tev liekas, ka, ja ir viens, tad tu tos pārējais divus var dabūt. Nu, un, piemēram, iztēlojies, kad tu nevari dabūt visus trīs. Nu, tā kā, piemēram, tev ir slava un vara, bet tev nav naudas. Nu, tas bija grūti, bet tev ir nauda un slava, bet tev nav varas. Un tad uzreiz var saprast, vai tā kā paspēlēt. Kāpēc tev nevar būt slava un vara un nebūt naudas? Gritsmanim es pieņemu, ka noteikti ir kaut kādi, viņš ir slavens, un viņam noteikti kaut kādi cilvēki, pār kuriem savā levelā un komunitijā viņam ir vara, kurus viņš ietekmē tur, dzenā kaut kādus tur savus čuvakus, bet naudas nav. Jā, nu lūk, var noteikti. Un vispār droši vien pirmām kārtām es uzlikšu uzreiz latiņu tādu, lai mēs saprastu, ka mēs runājam par kaut ko. Skaidrs, protams, ka mēs neesam klasicējuši, kas ir daudz naudas vai kas ir daudz slava. Nu, tādā mērā es varu pateikt, ka, piemēram, pilnīgi viens, kas šeit atrodas tiktu kā no klātesošajiem un skatītājiem un komentētājiem un runātājiem vai klausītājiem, visi kaut kādā mērā mēs esam slaveni. Mēs esam slaveni vai nu savā ciemā vai savā ģimenē, vai mēs esam slaveni kaut kādā TikTok vidē vai kaut kādā burbulītī vai tam līdzīgi. Bet, mēs tā kā primāri runājam par to, ka mēs mēģinām saprast, tādu priekš katra tas slava tādu, ka wow, es tiešām jūtos slavens. Vai naudas apjoms, katrs no mums saņem kaut kādu naudu, arī Gritsmanis saņem naudu, un Pēters saņem naudu, un Grietis saņem, un arī Inters tērē kaut kādu naudu reizi gadā, un mēs tērējam naudu, un Ines tērē naudu, bet mēs runājam par naudu, kas ir nauda, man beidzot ir nauda. Protams, ka arī ir kaut kāda, katram ir tā savu izpratni, kas ir, tā jau ir neadekvāta nauda. Es nenāju pat par tādu, es runāju vienkārši par lielu naudu katram priekš viņa paša. Vai pa varu, mums katram arī ir vara. Piemēram, manī, jebkurā brīdī var mūs visus paņemt un atslēgt šeit no streama, un tā ir sava veida vara. Bet tā tas ir. Vai pieslēgties un pateikt kaut ko un pazvanīt kādam, tā ir vara. Bet mēs runājam par tādu varu, kur es tiešām varu ietekmēt. Man liekas, tas būtu tāds pamat filtrs, ar kuru vispār runāt. Jo es saku, ka mēs runājam vienkārši par slavu, varu, nav tādā vieglā formātā. Tas tā, man liekas, viņš tā līdz galam tur būs grūti noķert to fišku. Jā, jo vienkārši, ja nevar uzreiz tā saprast, tad, ja uzliek divus, bet vienu noņem, tad pie kuru noņemot, ir tomēr būs erors, nebūs, īsti līdz galam nebūs apmierinājums. Man, piemēram, ka mēs šito, ka es sapratu, ka man slava ir vienmēr bijusi svarīgākā, jo no bērnības. Un tad es saprotu, ja man ir nauda un vara, it kā forši, bet reāli, ja man ir nauda un vara, bet man nav slavas, iekšā tas kaut kāds tā daļa, kurai vēl trūks, tā zemapziņas kaut kāda neizdziedinātā, tā tur vienkārši, nē, šits nav ok. Un pēc tā var uzreiz arī saprast. Man ļoti grūti ir izprast. Man ļoti grūti tagad ir šī brīdī izprast sevi, jo man liekas, ka nauda ir nauda, bet, pieņemsim, ja mēs iedodam naudai tādu kā vērtību pārpilnība, tas ir ir lieta. Tāda pārpilnības sajūta, ka tev nekas netrūkst. Ka tu netiecies ne pēc kā, ka tev ir tāds pilnības sajūta. Man liekas, ka tas ir krūta. Jā, jo tā kā tagad bija tas piemērs, par to Gritsmanis, viņam ir vai kā viņš, es nezinu, kāds ir uzvārds. Jā, būs labi. Kad, ja tev ir slava un vara, bet tev nav naudas, tad citam tas var, ja tas paceļ nenormāli lielu uzreiz to nevērtības sajūtu, tā kā šausmīgi tur kaunu vai vēl kaut ko, tad ir skaidrs, ka tur ir nauda primārais faktors, kurš dzena savukārt kā dzinulis tālāk. Un tad jau viņš tālāk viss tās ego programmas, un tas, ko teica par ego, tad no tā bāzējoties izveidojas tas viss konstrukts un tas tā tava personība un viss tas, kas tev ir svarīgs vispār un tā tālāk. Un kas tev motivē dzīvē un tā.
Bet nevar iet pie tā jautājuma no otras puses, tā kā balstoties uz to, kas ir tās bērnības dziļākās traumas, un tad var saprast, kas ir tas, kas visvairāk pietrūkst, jo man liekas, ka man viņi visi trīs ir tādi diezgan līdzvērtīgi, bet laikam nauda ir vienīgā lieta, ja man viņu noņemt nost, nu tad man būtu laikam vislielākais erors, jo tā slava un vāra man, nu, tā kā nav tik, bet nauda ir tā, kas iedod to pamatu, to bāzi laikam. Jā, nu, ja mēs par mazām lietām runājam. Jā. Un skaidrs, ka mums visiem būs viss kaut kas, nu, katram tā kā, bet būs kaut kāds viens tāds izteiktāks, tas primārais, jā, kas uztaisa to. Un tad tas, ko mēs skatījāmies, ir, kad slava ir par mīlestību, pieņemšanu, atbalstu, atzinību, tas ir tas trūkums. Vāra ir vienkārši par bezspēcību, kaut kādu varas trūkumu vai kaut kādu varas trūkumu par savu dzīvi vai nespēju noteikt kaut kādas lietas, dabūt to, ko tu vēlies kaut kādā bērnības pieredzē. Un nauda vairāk ir par vērtību un par to, ka tu jūties nevērtīgs, neesi novērtēts un tā tālāk. Un tad tāpēc tā nauda tev ir svarīga, jo tad uzreiz viņš to ceļ ārā to nevērtību, ja tev viņa nav, jo šis viņa nevērtīgs, parādās tur kauns vai pārdzīvojums un tā tālāk tev viņa nav. Un tad tas ir, kur mēs apļojam visi. Tā, bet iedomājies, Anni, ir viena daļa cilvēku, kas, pieņemsim, ja viņam ir nauda, viņš viņai īsti arī neuzticās. Kāpēc? Ir viens kāpēc. Tāpēc, kad var pienākt, rītdien, tu jau nezini, kas rītdien var pienākt vai būt, ja, un ka pēkšņi tā nauda devalvējās vai vēl kaut ko, ja tas vai pēkšņi tur elektrība pazūd, vienalga kas, ja, bet ir viena daļa cilvēka, kas investējās, pieņemsim, dārgmetālos vai rotas lietās, ja, viņam varbūt tas rada drošības sajūtu, ja, tieši tas, kaut kāda brošiņa, ja, tur no zelta vai kaut kā tā, ja, saproti. Jā, bet nauda jau ir simbols. Protams, bet nauda ir simbols tai vērtībai. Un tai kaut kādai, ka tu vienalga kādā pasaules sistēmā mēs varētu būt. Jā, bet vairs nauda neeksistē, bet kaut kas cits. Cilvēks, kas ir padomju laikos licis uz grāmatiņas savus rublīšus, ja, un pēkšņi tam rublim pazūd vērtība. Pēkšņi. Un viņa Volga ir pārvērtusies par pieņemsim, kaut kādu tur maizes doniņu, ja. Saproti, vienkārši devalvējās tā naudiņa, viss, viņai nav vērtības, saproti. Un īsti tai naudai arī nevar tā, pa lielam uzticēties. Praktiski jau tev vajag primāri cilvēkam, kas ir vajadzīgs, lai viņš dzīvotu, tas ir, drošība. Tu dzīvo mājās, tev vajag malku, tad tu vai pēc, vai tu viņu pats aizēji uz mežu sazāģē, ja, viens pa divi, ja. Pieņemsim, gribēsi ziemā kartupelīšus ēst, tātad, vai tu viņus, labi, mūsdienās var nopirkt pa lētām naudiņām, ja, bet tāpēc jau arī, redz, mūsdienās tas tai naudai lielāka vērtība kā tam, ko tu pats vari izdarīt, ja. Labi, bet kāds jautājums, Inter? Jautājums ir, es vienkārši to lieku priekšā, kad vai nauda, tas ir, šodien rublis, rītdien lats vai vakardien tas vai šitas, vai viņa īsti var uzticēties naudai kā tādai? Nē, protams, ka nē. Nekam jau īstenībā nevar uzticēties, jo viss jau ir gaistoši šeit un dziestoši. Un par to arī tas... Pliks ienāca pasaulē, pliks aizies. Tas tā. Par to, jo tā doma, bet mums jau ir tās iekšējais mums, tas uzstādījums jau kaut ko pieprasa visu laiku sev likt klāt. Pieprasa sevi kaut kādā veidā parādīt cilvēkiem vai pieprasa... būt tur, Dita, čau, paldies, pieprasa kaut kādā veidā, kaut ko mums vajag, jo tieši tā, viss plika atnāca, plika aizgāja, bet ja reāli pa vidu, sākumā pliks tu esi un beigās pliks, tev tur tā nav pretenzijas, jo tur nav variantu, bet pa vidu, ja tu paliec pliks,
bez varas, vai bez slavas, vai bez naudas, vai bez kaut kādas ietekmes, vai vēl kaut kā, tad tev ir diezgan liels erors. Nu, visiem ir bankrots, visiem, kāpēc tad vispār mēs skrienam tajā vāveru sitenī, vai mēs, es cenšos vairs to nedarīt, bet vispār, kāpēc pasaulē cilvēki to dara, tāpēc kā tu vēlies nepazaudēt kaut ko no šīm lietām, vai tieši dabūt kaut ko, kas tev trūks, tavuprāt, jo tad tev liekas, ka tad, kad tev tas būs, tad tu beidzot varēsi justies tā, kā tu vienmēr esi gribējis justies. Jā, tu gribi kaut ko sev pielikt klāt, tā kā Džims Kerijs teica, ka tu visu dzīvi esi par to, ka tu gribi visu laiku sev kaut ko pielikt klāt, lai padarītu sevi tur labāku, mīlamāku, vērtīgāku vai vēl kaut kādu, un tad tu vienkārši beigās pieliec tik daudz klāt, ka tu saproti, ka tāpatās nekas nav mainījies, lai cik tu sev pielikt, un tad tu varbūt sāc uzdot jautājumus, kas tad īstenībā ir tas, kas var tev izmainīt to, kā tu jūties, ja tās nav tās pieliktās lietas, ko tu pieliec, jā. Un tāpēc ir tur citi griež sevi un operē, citi skrien un mēģina sagrāt maksimāli daudz varas. Nu, labi, bet ko tu saki, kā teiksim, vispār risināt šo jautājumu? Kā ir prātīgāk, tā kā Ines ieteica, viņa teica, tā kā iet no traumas un tad meklēt, kas tur ir, vai meklēt no šī un tad iet pie traumas? Jo tā kā, nu, man patīk, ko Ines teica, ka... Ja var no traumas puses, kā Ines ir... Jā, go. Mums ir bišķi delejs, man liekas, tāpēc sanāk, kad tu apstājies, tad es jau sāku runāt. Ja var no traumas puses, to jau uzreiz ieraudzīt, to savu traumu kaut kur atpazīt, un tā tie, kas jau, kā es tās Inesē, kad rok dziļāk interesējās par to, pēta, sevi analizē un iepazīst un tā kā vēro un tā tālāk, tad, protams, no traumas puses ir ļoti krūti, tāpēc, ka tu uzreiz tā kā mēs arī tad zemziņas terapijā, kur mēs strādājam, tad cilvēks nāk uzreiz, viņš vai pamanīs, man ir šitādas emocijas vai sajūtas paceļās, vai man šitas triggerē, vai šitas man nepatīk, es jūtu, un es atceros, ka man ir bijuši tādas pieredzes, un es savalku vispār to visu kopā, un tā kā zinu, ka man ir tāda trauma. No tās puses ir ļoti vienkārši, bet parasti cilvēkiem tādā standarta variantā, es nav tikuši līdz tam, viņam vienkārši, viņš nemaz nespēj, man nav traumas, viss kārt. Ko tu runā? Es biju laimīga bērnība. Nu, labi, tur kādreiz iepēra vecākā, nu, kādreiz teica, stulbens, izpēra pa divenu un izved no mājas, bet tā jau bija vajag labi, viss normāli. Un kamēr tu esi tajā stāvoklī, tu vispār nevari tā kā to saprast, tev vārds trauma vēl liekas, nu, tā kā aizvainojoši vai kaut kā tur atbaidoši. Un tad no tās puses tad vienkārši šitas jautājums slava var vai nauda, un ja tu viņā sāc tur ieiet un tā kā var atbildēt, tad tu vari tā kā sākt ierādīt, pagaid, man īstenībā šitas ir daudz svarīgāk nekā tas, kāpēc man tas ir svarīgāk, tāpēc, pagaid, tas nozīmē, ka man ir īstenībā tāds trūkums, es nezinu, varbūt, es negribu, lai man ir tāds trūkums, bet pagaid, bet man ir svarīga tā slava. Nu labi, tad varbūt man tomēr jāpaskatās, kas te tur ir, nu tāds, ka tāpēc tāds, kas liek aizdomāties. Var uzreiz trāpīt cilvēks pats, ja cik procentuāli parasti ir šo garā nosaukumu pirms tiek līdz tam reāli, kas interesē. Jo man, piemēram, kaut kādā līmenī, vienkārši mēs tur runājam par naudu, iedošu vēl papildus tādu skaidrojumu, kā es to redzu. Ja mēs runājam par naudu, cilvēkam liekas, jā, bez naudas es nevarētu. Tas tāpēc, ka mēs asociējam, ka nauda tā, mēs uzskatām, mēs esam iemācījuši, ka nauda laikam ir primārā vajadzība, un bez tās toči nevar. Bet, ja mēs paņemam nost primārās vajadzības, ka tās ir apmierinātas, tad ir jautājums, pēc kā mēs elpojam. Un vai mēs varam pateikt, vai to tikai terapijā pateikt? Tā kā? Nē, vārdošana, bet tur atkal, ja tu esi izdzīvošanas tajā skrējienā, vai ne, kad izdzīvošanas režīmā, kad tu dzīvo survival modā, saucamajā, tad, protams, ir ļoti grūti iztēloties, kā tas ir. Tagad tu esi izsalcis, tu nevari iztēloties, kā tas ir, kad tu esi paēdis. Nu, tā kā ir ļoti grūti to izdarīt. Bet ja var iztēloties to pādu šo sajūtu, vai ja kādreiz dzīvē ir bijis tāds posms, tad tu vari skatīties, jā, bet īstenībā tā, ka man bija nauda, man jau vienalga, vajadzēja tur šito, tad es visu laiku to atzinību meklēju, vai man vajadzēja tur to varu pār citiem, vai kaut kā tam līdzīgi. Tā, kad tie ir tādi momenti, kad var. Pats baigi, forši ir, ka kāds pretī paspoguļo un palīdz ieraudzīt, pašam sev preparēt praktiski neiespējami īstenībā. Ko es tagad sapratu, man tieši tagad piekdiena iznāca ļoti spēcīgi patiesībā trauma ārā.
kas ir saistībā man ar attiecībām un tieši par to kaut kādu trūkumu sajūtu, ko es neesmu tā kā no tēva saņēmusi, kuru mani, principā, teiksim tā, analizējot dziļāk, mani neizvēlējās kā meitu, es nespēju iegūt to mīlestību, manī varbūt pat varētu teikt, ka nenovērtēju vai kaut kā tā, un tagad es redzu, ka tas man nāk ļoti sāpīgi ārā uz attiecībām, un kad ir tā sajūta, kad man nepietiek, mani neizvēlās, un vēl ir tā vērtība iekšā, kad ir gribās kontrolēt to cilvēku un tā kā izmainīt, lai es tā kā no tā saņemtu kaut kādu, emocionālu labumu, tā kā es pat nemāku izskaidrot. Es domāju, ka jūs sapratāt jau, par ko es runāju. Gribās tā kā, lai tas cilvēks beidzot izmainās un tā kā pieņem mani vai kaut kā tam līdzīgi, un tā sajūta iekšā, man liekas, ir tāda, kas gan arī vai tā kā skrāpējoša, jo ir tāda kaut kāda tukšuma sajūta kaut kur, kad nevar dabūt to piepildījumu sajūtu, un ka tu nevari tam otram cilvēkam uzticēties un atļauties un ļaut viņam būt viņam, ka gribās viņu kaut kādā veidā izmainīt pēc saviem standartiem un vērtībām. Tā kā kaut kā ļoti, ļoti dziļi tur iet tas viss iekšā, un es visticamāk ticu, ka šitas viss saistās arī ar to, ko tagad analizē. Jā. Jā, tu baigi forši es ieraudzījusi, pamanījusi, un tas tā ir. Tas ir tas, ko citreiz saka tur par traumu apkalpošanu. Ja? Mums visiem ir tās traumas, un tad, ko mēs gribam no tā otra cilvēka, mēs gribam, lai viņš apkalpo to mūsu traumu. Ja? Mums ir tur grūti uzticēties vai atvērties, vai mums ir sajūta, ka mūs nenovērtē vai nepietiekami mīl. Tas otrs tur var mīlēt neprātīgi, viņš var novērtēt līdz ārprātam, un mēs vienkārši to nevarēsim sajust, mēs nevarēsim to pieņemt, tāpēc, ka tā mūsu pieredze veidojas no tā, kādas mums ir iekšā tā struktūra. Un ja mums tur ir kaut kāds caurums kaut kādā vietā, tad vienkārši tāda arī būs mūsu pieredze, un tas caurums ir vienmēr viņš tā kā akā mest. Tāpēc ir, kad vienkārši Robijs Viljams ir brīnišķīgs piemērs ar savām dokumentālajām filmām, kur viņš tā kā ļoti atklāti parādīja to, ka viņam tā viņa nevērtības sajūta un tā, ka viņš ir tas viltvēžu sindroms, kas viņam ir, ja, ka viņš nav pelnījis neko, principā. Viņam vienkārši ir miljoni viņu mīl un klausās, un viņš uzstājas Wembley stadionā, un vēl joprojām viņam ir sajūta, ka viņš ir viltvērts, viņš to nav pelnījis. Tā kā tie ārēji apstākļi vispār nekādīgi nevar izmainīt un ietekmēt to iekšējo caurumu. Tas tā kā tu met akā vienkārši, vienalga, cik daudz tu tur iemet, viņš vienkārši tā kā pazūd nebūtībā. Un tāpēc ka tas ir individuāls darbs katram vienmēr ar sevi, un visas tās traumas ir sevī jāstrādā ārā un jālaiž un jādziedina, tikai tad mēs varam to objektīvo realitāti vispār piedzīvot. Un tad tas otrs pēkšņi neliekās vairs īstenībā, tev vairs nevajag viņu mainīt, tāpēc, ka viņš vairs, tev nav tas caurums, kuru tu mēģini aizpildīt. Tā kā. Man personīgi liekas, ka tur tie layers and layers and layers and layers un visu laiku man liekas, citreiz, cik var, tiešām, tas nekad nebeigsies. Jā, zin kā, tur ir... kas ir jautājums, pirms, Inese, tu, kad par šiem lēriem tur darbojies un apskati viņus un laidies viņus iekšā, tu ej ar vienkārši apziņas pašpētniecības procesu vai kādu terapeitu palīdzību vai kaut kāda hipnoze vai kas ir tas rīks, kā tu to dari? Jā, sākot, man jau tur ir ļoti garš stāsts, es jau tāpēc par šīm lietām visām saprotu, par ko jūs runājat, tāpēc, ka man jau ir, es nezinu, cik jau gadiem es esmu gājis gan caur psihoterapiju, hipnozi, pēc tam jau tur ir visādi dziļie kursi, mammas teita piedošanas, visas
caur elpošanas praksēm, tad vēl tur ir vēl dziļāk ir iets un pat plant medicīna un tā tālāk un vēl. Un vēl joprojām ir tas, ka visu laiku, nevis visu laiku, bet kaut kur tagad tas iet apzināti. Tagad man nav uz doto brīdi ne terapeits, ne coach, neviens man nav. Tas ir apzināti, kur es redzu, kur man nāk ārā kaut kāds triggeris vai sāpes, un tad es vienkārši, caur sarunu, varbūt caur draugiem, tāpatās kā šeit, es jau analizēju sevi, tagad es mēģinu saprast, kā tur liekās viss kopā, un mēģinu saprast, kā ar to tieši tikt galā, tā kā, jā. Jā, Lainīgi, kāds būs komentārs, kā tev liekas, kāda būtu laba secība, vai kas ir laba rīka tavuprāt, kas labi strādā? Vai ir kaut kāds brīdis, kurā brīdī mēs varam palikt pie pašdaktera? Labs jautājums īstenībā pašam priekš sevs arī parādās. Vai ir kaut kāds brīdis, kurā... Jā. Es eju tīru sajūtu, ja man ir kaut kādas situācijas, ja es tīnu atpakaļ pirms, pieņemsim, 8 gadiem, kad es gāju, mēģināju visādas lietas, un es biju totāli nelaimīga sevī, savā ķermenī, savā prātā, un es vispār nesapratu, kur es atrodos un ko es vispār daru, tad uz šo brīdi ir tā, ka es jūtos ļoti labi, viss ir tā kā kārtībā, bet ir, protams, tā kā virzība uz priekšu, kur atkal, tur kaut kāds triggers nāk un sāpes, un tad es tā kā vēroju. Ja noteikti kaut kas milzīgs būtu, ar ko es tā kā saprast, ka es netieku galā, tad es noteikti meklētu kādu cilvēku, kur es tīri enerģētiski jūtu, kam es varētu tā kā prasīt palīdzību. Man ir, teiksim, arī grupa ar cilvēkiem, draudzenēm vai kuras ir dažādās jonās, tā kā terapeiti, un viņām vienmēr var pajautāt arī padomu kaut kuru var arī, teiksim, elpošanā ievest vai kādās citās lietās, bet principā es diezgan labi mans instruments labākais ir laikam elpošana, bodywork, tā kā caur ķermeni strādāt, un tad tur kaut kādā veidā viņš kaut kā saliek kopā, tā kā mēģina salikties kaut kā kopā tā puzlīte. Jā. Bet ja man ritīgi vajag, tad es arī meklēju palīdzību, bet es 3 gadus neesmu pie psihoterapeita bijusi, tā kā tas ir atkritis nost, man nav vēlme vairs iet arī. Jā. Redz, ir ar tā, ka ir, protams, ir steidži, kuros, psihoterapija droši vien ir vienīgais veids, kas pirmie, ir kaut kādi brīži, kad tas vienīgais, kas vispār var kaut kā palīdzēt, jo tas stāvoklis, kurā tu esi, ir tik ļoti, kad ja tu esi tik trauslā stāvokli vai kaut kāda ir kaut kāda, kur ir, tik trakā jau stāvoklī, ka tikai tur var uzlikt uz antidepresantiem un tad tikai sāk kaut ko domāt un tā. Bet tad, ja ir bišķiņ cilvēks, atvērtāks vai gatavāks vai kaut kādā tādā stāvoklī, tad ir vajadzīga kaut kāda dziļākas prakses, jā, ir visi tie ķermeņi un tā tālāk, bet mans novērojums ir tāds, ka par runāšanu un terapiju viņi tā kā vienu brīdi tas ir baigi labi, vispār, lai tev vispār iespēja izrunāt, jo ja tu vispār nerunā nevienu un neko, vienkārši visu tur iekšā, tad tas arī kreizi ir. Bet tad vienā brīdī ir tā, kad ar šitām dziļajām lietām nepietiek tikai viņas ieraudzīt, nepietiek tikai viņas nodefinēt vai saprast un izrunāt, ir tā kā reāli viņas arī, jāizstrādā. Un tad, ja runājam, par ko tur prasīja par pašdakterēšanu vai kaut ko tam līdzīgu, tad tur no visiem rīkiem, ko es esmu apguvusi un izpētījusi, ir tā, ka tikai un vienīgi brīnumu kursā aprakstītā piedošana, kas varbūt kaut kādām citām garīgiem praksēm var savādāk tur aprakstīts vai kā, bet tāda ikdienas praktizēšana tajā ir vienīgais, kas kā pašlīdzeklis strādā, ar kuru tad var
droši vien ne pie viena terapeita neejot un neko nedarot savādāk, tad pats var tikt galā. Vai kur arī tu īstenībā pats netiec galā, tu īstenībā atdod tur augstākajiem, tur tajā atskaita sistēmā to sauc par svēto garu, bet vienalga tur visums vai tās augstākais es vai vienalga kas, bet tu atdod kādam, kurš ir pārpasaulīgam spēkam, tā kā to spēju, un tad viņš tā kā var ienākt un pārkonstruēt un izņemt ārā lieko. Bet tas prasa tev vienkārši praktizēt absolūti tādu nopietnu, neitrālu pieeju, neko neņemt personiski, neļauties tam triggerim, vienkārši, kā lai saka, atrast to veidu, kā neļauties tai sajūtai, vai tieši atdoties, un tad, lai viņi tev pārņem un viss, un tad, bet tas ir, manuprāt, pat diezgan sarežģīts rīks, ko apgūt tā uzreiz, ja tu tur 3 vārdos no tā aizdari, tur ABC, un tad būs. Tas ir ilgu gadu praksa, kas jāpraktizē. Šim es, Annī, ļoti piekrītu, ko tu stāsti, pat ļoti, ja tieši par to, ka tā piedošana, viņa nenotiek šeit uz zemes, viņa notiek augšā, ja tas ir praktiski, tev ir sava apziņa jāizceļ līdz dzīvības avotam gaismas, ja, un tad saskaroties ar to arī notiek šī piedošana. Ja. Kamēr cilvēks dzīvo dzīvi domādams, ka viņš ir cilvēks, tikmēr ir šīs grūtības, ir šīs traumas un ir šīs nepiedošanas, ir šīs, kā saka, visādi zibentiņi, un tad tos zibentiņus nevar vien pārdzīvot un velc līdzi visu laiku, jā, kā saka. Un tad tiešām, jā, es gribu izmainīt vienu, otru, trešo un cīnos ar kaimiņiem, bet es neapzinos to, ka patiesībā es pats esmu šīs cīņas sākums. Šis pirmavots. Tas ir tas grūtākais, ko saprast, jā, kad īstenībā es izvēlos tās traumas sevī uzturēt, un es izvēlos viņas nevis saprast, ka tas sākotnēji nāk no manis. Es padalīšos ar pieredzi, kas man nesen pašai bija zemapziņas sesijas laikā, kur man es fiziski ieraudzīju un sajūtu, man parādīja fiziski, kad no šejienes man nāk ārā tāds milzīgs projektors, kurš burtiski rāda visu to, kas ir manā zemapziņā, manī iekšā. Un viņš vienkārši tiešām projicē to visu uz āru, to visu garīgās prakses stāsta. Bet es reāli dabūju pieredzi arī tādu sajust. Un ka vienkārši, un tad visas tās traumas un sāpītas, un viss tas nepiedoties, un viss tas neatlaisties, un viss tas, kas tur vēl ir, tas viss ārā tiek visu laiku rādīts man un spoguļots. Un tad es to varu izmantot kā tādu indikātoru, kad man vēl man šitas vēl nav piedot, šitas nav izstrādāts, šitas nav atlaists, šitas nav izdziedināts. Jā, šis ir tas stāsts par baļķi un skabargu, ja, kad tu redzi skabargu un īstenībā baļķis ir tevī pašā. Jā, tā tas arī ir, jā. Lielākoties. Jautājums, tad jūs sakat, ka tomēr, teiksim, apzinātība ir viens posms, bet tomēr tas, ka tu strādā caur, teiksim, atdodot visumu rokās vai Dieva rokās vai kā to varētu nosaukt, tad tas viss notiek daudzreiz vieglāk. Tas ir tas, ko jūs tagad tā kā sakat, nevis no psihoterapijas un tādas puses, bet tīri no uzticēšanās visumam un tādām lietām, jā? Tas īstenībā iet roku rokā. Vienkārši tur ir tas ir stage, kurā katrs atrodās, ko viņš ir gatavs, kas viņa prātam un apziņai ir pieņemams un saprotams, mēraukla. Un tad viens ir, kad runāt slava, vara, nauda, piemēram, vai nekas tev svarīgāks, un tas ir tāds saprotama mēraukla. Tad ir jau tālais kaut kādas bērnības traumas, kas atkal ir kādam jau saprot, citam pat bērnības traumas nav saprotams koncepts, ko tu runā, kāds muļķības, kas tas vispār ir, kādas traumas. Bet tad, ja mēs aizējam vēl dziļāk, tad tas īstenībā tālāk aizved, padaloties ar to, kā no manas pieredzes,
ar darbu ar zemapziņu, tas veids, kā tiek izdziedināts šīs traumas caur šo terapijas darbu, tā patiešām izdziedināts. Nevis vienkārši apskatītas, izrunātas un izanalizētas, bet tā kā tu ieej iekšā. Vienīgais veids, kā tu vari kaut ko pilnībā atlaist, ir ieejot tajā pārdzīvojumā iekšā vēlreiz, un tad pieņemot citu lēmumu nekā to, ko tu pieņēmi tad kad tādā neapzinātā vecumā, kad tev bija ļoti nepatīkama pieredze. Un to citu lēmumu, tas vienīgais, ko tu vari pieņemt, ir tad, tur vienmēr tas neizbēgami aiziet pie kaut kādas tādas atlaišanas vai kaut kāda augstāka spēka piesaukšana. Vienalga, kas katram ir tie simboli, kas viņam ir pieņemami, bet būtība jau nemainās. Tas princips visiem ir viens. Dziedina jau ne jau cilvēks, ne jau terapeits tevi dziedina. Tas ir, tu pats dod atļauju un lūdzu savam augstākajam es vai dievam vienalga, citiem vienkārši nepatīk tie termini, bet tas pat nav svarīgi. Tāpēc, kad vienalga dziedināšana notiek pilnīgi citā līmenī jau. Viņi nenotiek šeit, cilvēks nevar fiziski ar skalpeli izgriezt vērā to traumu, ja? Viņi notiek zemapziņas līmenī, un tur savukārt tā ir tava paša griba un tava atļauja, kuru tu iedod, un tavs lūgums un kā lai saka, vēlme, ka tu patiesi gribi no tā atbrīvoties. Un vienīgais, ka tu patiesi gribēsi no tā atbrīvoties, būs un pārstāt vainot un uzskatīt, ka kāds cits tev ir nodarījis pāri un tā kā nes to smagumu, ir tad, ja tu ieraudzīsi, no kurienes tas nāk, kāpēc, kāds ir pamatojums un kā tas tev īstenībā pašam nāk par sliktu, un tad tev pašam būs motivācija tā kā no tā atbrīvoties. Kamēr tu to visu neredzi un to visu stratēģiju neesi iepazinis un ieraudzījis pilnībā, tad tas ir tā kā, ko saka, ja, ka tur turēt aizvainojumu vai dusmoties, vai es neatceros, tas ir tā kā dzert indi un cerēt, ka nomirs kāds cits. Tā kā, jā, kā Edvards saka, dziedina gars. Garīgā līmenī tā dziedināšana notiek vienmēr. Kā jūs uz to skatāties? Man ir bijusi situācija tāda, ka man ir ļoti, ļoti dziļa bērnības trauma, un es caur gandrīz vai 10 gadus tur ejot psihoterapijā, es tur vispār netiku klāt, un tad es caur vienu praksi tiku klāt, bet vislabāk es tiku klāt tai vispār, tai sajūtai, kā es tur sajūtos, bija, kad principā tā vēl vienreiz tā trauma atkārtojās, un es atceros, tā kā es tajā brīdī, kad es atrados tajā mirklī iekšā, es atcerējos sevi, kā es biju tā mazā meitene, kas to visu piedzīvoja, un tad man tur saslēdzās visi kopā, un tad es emocionāli beidzot tā kā izdzīvoju to brīdi, jo man pirms tam tas viss likās, tā kā tāds sapnis vai filma, un tad, kad es viņu sajūtu, tā kā es atgriezos pilnīgi tajā mirklī, un es sajūtu to sajūtu, un es atcerējos pat tās domas, kā maz meitene, ko es domāju, un pēc tam, man paldies Dievam, man bija cilvēks blakus, kas palīdzēja to iziet no turienes ārā un tā kā dziedināt un tā, bet vai tas ir arī kaut kāds veids, kā to var izdarīt, jo reizēm jau ir tā, ka tu caur apziņu vai zemapziņu nemaz nevar ieiet tajā tik dziļi iekšā, kamēr tevi kārtīgi kaut kas nenotrigerē tik ļoti, ka tevi neiemet atpakaļ tajā precīzi tajā situācijā un izjūtot pilnībā tās visas sajūtas, ko tu tad jūti. Jā, tas ir tas, ko tu pasties, kā tu forši pati pieredzējies caur savu pieredzi. Tie ir tie divi ceļi. Tas lēnais, garais ceļš saucamais ir caur pieredzēm, ka tev vienkārši dzīvē kaut kas, tāpēc ir normāls, tāpēc tā ir tā garīgā prakse, ka tu, tad, kad tev kaut kas trigerē, tu nevis mūc no tā projām, vai tu apspied, vai ko tam līdzīgi, tu ļauj, tu ļauj tā emocija nākt augšā, bet tu apzināti saproti, kas tas ir, kas notiek, tu saproti, kāpēc tu tam ļauj sev pārņemt, jo tā kā brīnu kurs saka, ka piedošanai jānotiek pārdzīvojuma līmenī, ja? Un no savukārt zemapziņas praksēm tas ir
pārrakstīt kaut kādu zemapziņas ierakstu, traumu, var tikai tad, kad tu vēlreiz nonāc tikpat spēcīgā sajūtā pēc intensitātes, kāda viņa bija tad, kad tu to piedzīvoji pirmo reizi, un tad ar piedošanas palīdzību tehnikām atlaižot, izstrādāt, tur ir dažādi veidi, kā to izdarīt, ja, tad tu viņu tā kā izvēlies piedzīvot citādāk, ja, un tad tikai var vispār izmainīties, tas pārrakstīties un tā kā pazust. Un ikdienā dzīvē tas ir salīdzinoši garš, ilgs ceļš, tas aizņem daudzus gadus un ir vairākas dzīves un daudzas dzīves, tāpēc, kad mums šeit ikdienā dzīvojot, tie notikumi nav tik intensīvi un traki, lai tev būtu iespēja visas tās lietas, kuras mums tur ir jāizdziedina, izdzīvot, tad te būtu vienas dzīves laikā būtu jāpiedzīvo vienkārši tīrās šausmas, lai būtu iespēja to visu piedzīvot tādā intensitātē, tik īsā laika posmā. Bet tad tās tīrās šausmās mums nebūtu iespēja vispār pieņemt normālu lēmumu, un mēs īstenībā arī tāpatās neko nevarētu izdzīvot. Tāpēc caur to atdošanos vai lūkšanu, palīdzības lūkšanu kaut kam augstākam, un to, tā kā tu stāstīji, kā tev bija pieredze, tā var to izdarīt, bet tas salīdzinoši prasa diezgan daudz laiku, aizņem ilgu laiku, bet, ja nav citu variantu, tad tā vienalga tas ir jādara. Es piemetīšu klāt, ka tur pat īstenībā nav izvēles ar vienu vai otru, jo šis, ko Anī, tu saki, papildinot to, ko tu saki, tas prasa daudz laiku, jā, un es varu iepriecināt vai apbēdināt visus, tas prasīs pilnīgi visu laiku, līdz laiks beigsies. Jā. Un tā ir prakse visas apzinātās laika dzīves garumā līdz esība pieiet mūžībā. Līdz to tas neatceļās. Bet jautājums ir par to, bet jautājums ir par to, ka tās zemapziņas terapijas un prakses, tās ir palīdzoši rīki, tā kā līdzīgi kā ar zobu tīrīšanu. Zobi ir jātīra visas dzīves garumā, bet tad, kad sāp zobs, tad mēs aizējam pie zobārsta. Vai reizi, teiksim, pusgadā mēs aizējam uztaisīt higiēnu zobiem, noņemam kaļķakmeni, ar zobu diegu iztīram zobus. Mēs rūpējamies mēs ķermenējam mazgāt. Un mēs tāds kaut kāds ir reizes, kad vai apģērbu mēs nesājam, un tad reizi gadā aizējam sapirkt jaunu atkal apģērbu. Tas ir veids, kā tu vienkārši, bet tas zobārsts, man liekas, ir labākais, kā to, jo man liekas, tas ir tāds. Un atbildot Zinas jautājumu, jā, ir veids un tehnikas, kā var ievest tevi tādā pašā sajūtā, pieredzē, un turpatās, kur tu biji, kas tev nav jāpiedzīvo dzīvē, bet caur terapijas darbu, tevi var ievest tur un veikt šo pārrakstīšanu. Un tas savukārt saīsina to, cik ilgi tev pa dzīves laiku tās pieredzes ir, tām ir jāiziet cauri manuāli, praktizējot šo visu garīgo disciplīnu un piedošanu vispārējo. Un caur to var tādus lielākus, kad ir cik zobārs, tādus lielākus, smagākus akmeņus izcelt ārā, kas ir tie smagākie kaut kādi pilāri, kurus, tu esi izklausās super dāma, ja es ar tādu spēcīgāku, nopietnāku bērnības pieredzi spējusi tajā situācijā, kad tev to paceļ, saprast, kas notiek un laist un tikt galā un tā tālāk, tas ir brīnišķīgi. Bet ļoti daudziem mums tāda vispār nav ne saprašana, ne zināšana par to, kā to izdarīt. Un tad jā, caur šiem instrumentiem var tur nonākt un to visu izdarīt tādā ļoti koncentrētā veidā. Jā. Fantastiski. Es esmu ļoti daudz dažādas prakses mēģinājusi, bet laikam acīm redzot vispilgtākā praksa ir tomēr tā, ka tad, kad tev spēcīgi notrigerē un kur tev tiešām ir tās vislielākās tās emocijas iesaistīts, kur tu ārpuses saņem kaut kādu spriedzi vai sitienu, un tad pēkšņi atgriezies atpakaļ tajā sajūtā. Jo, ja man nebūtu problēmas attiecībās bijušas, es nekad nebūtu sajutusi to sajūtu, kuru es meklēju no sava tēta. Tā kā man tas viss salikās kopā, un tas patiesībā es izjūtu tos
daudz spēcīgāki nekā es jebkurās terapijās esmu gājis tur atpakaļ. Es nekad neesmu tik sāpīgi to tā kā sajutus vai tik īsti un patiesi, kad ir viens tas klikšķis, beidzot es to saprotu, lai gan tur tās bildītes ir bijušas un jā, es redzu un jā, es tur tam tētim piedodu un es tur tā kā mainu un tāpatās caur regresiju un visu kaut ko. Un tāpatās, es nezinu, varbūt tā ir mana kaut kāda īpatnība, man pietrūka tomēr tā realitātes īstās emocijas sajūtas. Un tad, kad tev dzīvē notiek tāds gadījums, un kad tev paņem un to tā kā izplēš ārā, un tad tu patiešām pajautājot atpakaļ, redz, kur ir tā situācija, tagad es viņu beidzot sajūtu. Jo elpošana arī ir ļoti spēcīga, dziļa prakse, kur ļoti spēcīgi var izjust tās emocijas, bet tas tāpatās neiet tik dziļi, kā ja tu piedzīvo to vēl vienreiz dzīvē, tā kā flashback, un tad tu atgriezies atpakaļ un tu saproti kā mazs bērns, kad jā, tas bija tas, ko es meklēju. Jā. Čau, tu līdās es vēl iekomentēšu Fiksi Inesei. Kad tas ir tāpēc arī, ko saka, tāpēc brīnum, kurš saka, kad par attiecībām un vispār, ka tā mūs saved vienmēr kopā ar tiem, kuri perfekti, mēs tā kā zobratiņi, mēs viens otram varam tā kā iztrigerēt tās traumas, bet tas arī ir ceļš uz glābšanu. Ja mēs spējam kaut kā viens otrā tur, tad, kad tas tiek pacelts, otrs zina, ko darīt, tā kā reāli mums saliek tā kā komandās pa divi bieži vien, un tad strādājiet ārā. Es ļoti atvainojos, ka es te pārtraucu. Gluži kā šeit pievienojos pirmo reizi, Anī, pie tevis, taču es sekoju gan tev, gan arī tavam puisim līdzi. Es esmu pati mūziķa Latvijā ar vienkārši interesantus vārdu, kā mūziķa Marta Miezīte. Esmu daudz šos, tas neies par to, ko es esmu daudz darījusi citās sfērās. Taču tas ir tas, ko, Anī, tu šobrīd teici, kad mūs saved kopā. Un nepavelt arī es šeit kaut kā gribēju pievienoties lodziņām. Kaut kā pirmo reizi saved kopā, es ilgi sekoju līdz taviem darbiem, tu ļoti lieliski un tu un tavs vīrs ceļojat, tu darat daudz skaistu darbus gan citiem, un es ļoti, jā, tieši tā. Un tas ir tas stāsts, kad kaut kur mūs saved kopā, kaut kā tie mazie triggeri, kad mazās nesaskaņas, kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir, un to nevar izstāstīt, to mēs varam apspriest, aprunāt, mēģināt kopīgi izspriest, kādēļ tā un es savādāk. Un man ir liels prieks būt šeit jūs laivā. Paldies ikvienam 71 cilvēkam, arī jums šeit Lodzijā, arī tavam puisim šeit. Liels paldies. Jā, paldies tev. Paldies tev. Hāgs. Iemet, un ik pa laikam var iemest, es visiem ierosinu iemetiet Annijai kādu foršu jautājumu. Viņai patīk, ka viņa iemet kādu jautājumu, lai viņa var izpausties. Anni, klausies. Kaut kādi interesanti jautājumi. Ok, es uzdošu tādu ritīgi foršu, tas ir Annijai, pārējai neatbildat. Klausies, Annija, šis būs foršs jautājums. Ziedeklim ir 8 kājas un 8 acis. Kā tu domā? Viņš ar katru aci skatās uz katru savu kāju? Labs jautājums. Ir labs jautājums. 8 kājas, 8 acis. Tas atkarīgs no tā, kā viņi ir izvietotas droši. Es pati nezinu šo jautājumu atbildi, bet vienkārši tavējais teicu, mums dod tādu vienkārši foršu jautājumu. Klausies, es nezinu, vai tu biji jau no sākuma laivā. Mēs vispār viss šis aizsākās ar to, ka mēs prasījām cilvēkiem, lai viņi pasaka, kas viņiem ir svarīgākais no 3 faktoriem dzīvē, kas mums te pasaulē ir slāva, vara vai nauda. Kas ir lielākā prioritāte, bez kuras toču nevarētu, ja 2 ir, bet 1 nav, kur ir tā viena, kur toču nevar? Nekas no tā visa. Manā sevi ir nekas no tā visa. Slava, vara, nauda, nekas no tā visa. Nekas. Tev nevajag ne naudu, ne slāvu, ne varu? Nē. Nekādā veidā, nekur? Tu esi? Man tur vispār nesaskatu nekur nevienā tajā vārdā vērtību. Tikai es.
Slavu tu vari nopelnīt visādos veidos, naudu tu vari nopelnīt, varu tu arī vari. Man to ne visus 3 nevajag, tikai es palieku par sevi, man tur no visu arī no tiem 3 neko nevajag. Es palieku par sevi. Tas ir dziļš stāsts, tad mēs paliekam pie jautājuma, kas esmu es. Ja es sevi identificēju ar absolūti tikai un vienīgi kā garu vai kā sapņotāju, un man tāda faktiska pieredze, tad šaubu nav, ka tā tas arī ir. Bet mēs jau, Inters jau arī gribēja vilkt uz debesīm uzreiz, mēs Inter bišķiņ pieslāpējām, teicu, come down, boy. Bišķi mierīgs, mēs šobrīd profesionāli gribam ieiet tēmā un paratināt tādus psiholoģiskos aspektus un tos konstruktus, kas mums katra prātā ir. Un no vienas puses es pieņemu, ka mēs tā varam teikt, es arī tā varu teikt, ka tam nekam nav vērtības, galvenais, ka es esmu un es varu sevi izpaust. Jā, bet ja tu bišķi pavilks to es triķīšu, tā bišķiņ pājam. Nāks punktā ārā. Jā, ideāli, bet neceļot nevienu uz savu kādu dievu vietā, uz mīlestības vietā, uz piedestālu, bet vienkārši pajūt to, kas tavuprāt, kas priekš tevis ir svarīgāks no 3, ja būtu jāizvēlās, ja tu sāktu iet pa to striķīt. Ja tu vari dabūt tikai vienu, piemēram. Tad vēl varētu nosaukt. Slāva, vara vai nauda? Es teikšu nauda. Jo caur naudu tu vari dabūt slavu, gan varu, taču līdz ar naudu tu vari izvēlēties, kādā ziņā tu spēj dabūt slavu un varu. Un kur tu to naudu izmantos. Ok, un tagad pagriezīsim otrādāk. Ja tev var būt tikai 2, bet 1 nē, tad kurā kombinācijā, kurš ir tas, kur tu taču neesi gatavs zaudēt? No visiem 3? Slava, vara, nauda? Nu, piemēram, tev ir slava un vāra, bet tev nav naudas. Tas dar? Ok, daram tā. Tad man ir slava un vara un nav naudas, kuras neesmu gatavs zaudēt? Nu, piemēram, tev ir slava, vāra un nav naudas, kā tas tev liek justies? Vai tev ir vāra un nauda, bet nav slava? Kā tas liek justies? Vai ir nauda un slava, bet nav varas? Man nevajag, es pateikšu tā. Slavu tu vari dabūt daļ tā, kā tev ir nauda, ko tu ar to naudu panāc, un naudu tu izmanto kā. Vai tu viņu vienkārši savā dzīvē tā kā izmanto, lai tu kaut kur uzvarētu, vai tu vienkārši iedod to naudu, kur tu tā kā, ko es izvēlos naudu. Es nemāku, es esmu tāds interesants cilvēks, jo godīgi. Man nevajag varu. Es godīgi, vara nav nekas augstāks, tur vispār mēs nevaram varēt par varu vēl augstāk, kā var vara. Un ja tev iedod varu, tas ir, es nemāku izstāstīt to vārdu, vispār vara, tāds vārds vispār neeksistē manā pasaulē. Ok, nauda, jā, mēs esam visi naudas kalpi, tā mums ir iedalīts šī dzīvē, šī pasaulē. Slava, mēs viņu nopelnam caur naudu, jo mēs, teiksim tā, kā es to redzu, ja man ir nauda, es varu panākt slavu, dodot otram caur savu naudu, kādam palīdzot. Un tad man ir slava. Tu man palīdzēji. Jā, es palīdzēšu nabagākam caur savu naudu, jo man ir nauda taču. Taču vara nebūs nevienam no mums. Vara ir kaut kas augstāks pār mums, un to pat nevar izskaidrot. Ja tev būtu, piemēram, skaties, tev būtu nauda un tev būtu vara, tur, piemēram, nezinu, tu esi kaut kāds tur ļoti ietekmīgs cilvēks, bet tev vispār neviens nezina, tev nav slava, un tu nevari viņu dabūt, lai cik tev daudz naudas un vara ir. Kā tas tev ir ok? Vēl vienreiz lēnāk, prātīgi, lūdzu, lēnāk. Man ir tāds lēnāk, viss kārtībā, es sapratu, es gribu ļoti iefiltrēties tajā jautājumu, man patīk šādi. Ieliec sev tā kā iztēlojies, situāciju, ka tu esi tu esi ļoti ietekmīgs, tev ir vāra pār tur kaut kādām lietām vai procesiem vai, nezinu, tur jebko, ko tu vari iztēloties, kas tev liekas interesants, saistoši. Un tev ir nauda, tā kā daudz resursi.
Bet neskatoties uz to, vienalga, cik tev viņi ir, tu nevari dabūt slavu. Kā tas tev liek justies? Vispār nekā, es vienkārši to visu atmestu. Man to nevajag vispār, tas, kas man ir dots. Es negribu neko no tā visa. Es pat negribu neko tur ietekmēt, es vienkārši visu to atmetu. Es palieku pat par sevi. Jā. Tas ir tā vienkārši, es nevaru. Nu, man ir, es zinu, ka es esmu jūsu laivā pievienojis, es tāds interesants cilvēks, taču, nu, nestāstīšu. Mēs ravējam kaut kādas dažādas tematus un idejas, kas palīdz mums katram ieraudzīt kaut kādus iekšējos blociņus vai kaut kādus traumiņus vai kaut kādas zemapziņas šķautnītes, kas varbūt buksē. Un tas, kas ir interesanti, līdz ar to, kāpēc mēs sākām no slavas, varas, naudas, kad tās tāds viens no veidiem, kā mēģināt aizsīt kaut kādas. Tagad ir tās eksistējošākās, jā. Viņas aizved uz pagātnē, var aiziet kaut kur apakaļ. Nu, ja tu viņas visas trīs noliedz, tad jautājums ir, kas ir tas dēļ, jo mēs tā kā pasaulē mēģinām kaut ko dabūt, lai kompensētu to, kas mums bērnībā ir bijis kā trauma. Un ja tu saki, ka tev neinteresē slava, vara, nauda, tad pasaki lūdzu, pastāst man, kas ir tas, kas tev interesē? Kas ir tas, pēc kā tu tiecies? Tas ir, man pilnīgi es pārtraucu savu teikumu, man interesē ģimenes vērtības. Man interesē tiešām tas, no kā es bērnības nāku, ja mēs runājam par bērnību, no ģimenes vērtības. Es esmu pati ģimenē augusi, kur, ģimenes vērtības bija, tā kā var teikt, mani pameta. Teiksim, atklāti. Šo stāstu jau zinu daudz Latvijā, esmu pat žurnālos bijusi, esmu viena no Latvijas mūziķiem, čau, viena no, kas pati rada savas dziesmas, tādēļ es arī Anijai seko līdzi, un man ļoti patīk Anija, man Latvijā pieder 33 pārsacerētas dziesmas, kuras pats es iedziedu, viņas ir pat radio skanējuši un visas bijusi uz skatuvēm, televīzijas šovos, es Anijai ļoti sekoju līdzi, un šis, ko es atbildu, nav tas, kādēļ es atbildu dēļ tā, kā jums vajag. Es atbildēju tā, kā man sirds saka. Un manas ģimenes vērtības ir tā, ka man bērnībā tiešām, kā es to visu sāku, tas ir žurnāls pat aprakstīts, kad sāku no nulles, es negāju nevienā mūzikas skolā, jo, protams, nevienu notu nepazīstu. Taču es rakstu dziesmas, viņas skan, pusi TikToks viņas klanzina, pusi TikTokā viņas skan, taču man tur nebija vērtība nevienā sekundē, kādēļ es to radu. Es izaugu lieli, es sāku to no 18 gadu, nezinot, ka tas aizies tik ļoti globāli tālu. Anglijā skan, man Anglijā bijuši koncerti, es ar to nelepoju. Jā, man ir prieks, ka es varu pastāstīt, prieks, super, jē. Taču... Daudz būtis, tu jau turpinās, Sergej, uzliec lūdzu mikrofonu sev, tev kaut kāda skaņa, tur ir baigais trobels, un Ezīts mums nevar izteikties. Paldies, ka tu man Nikolas pareizi Ezīts, jā. Jā, es tieši domāju, 21 tīs, un arī tur tajā Nikā ir tāds interesants, tur ir 20 lietas īstenībā. Jā, un šis stāsts ir tiešām ritīgi foršs, kādēļ es tā un es savādāk. Daudzi mazi bērni, nezinot pat runas valodiņu, mana vecāki raksta, vau, Marita, man īstais vārds ir Marita, tavas dziesmas, bērns dzied un man sūta videoklipus, kā tas bērniņš, nezinot neko, dzied manas dziesmas. Un šajās dziesmās ir ļoti daudz ielikt manas sirds, un es dziedu par dzīves īstenību, kam es esmu gājis cauri. Šis ir tas stāsts, ko Edvards saka no bērnības, vai ne? Un šajās dziesmās, kā es sev atklāju kā mūziķi, es nezināju, ka man tas sanāks. Es nezināju. Es uz to negāju. Es nezināju, ka es būšu Latvijā kaut kur žurnāls vai kaut kur televīzijās. Kaut kur. Tas ir tas, kad es no bērnībā tā domāju, tētis man teica, meitiņ dziedi, tev sanāks. Tētis jau tur ir pāris gadus diezgan augšā. Paldies tētim, viņš man dzird, malacis, un es eju un veidoju. Man pašai ir 2 meitas, un arī man viņas ir abas divas vienai uz rokām, jo paši teica, aizgāja pirms 2 gadiem ar pašnāvību un eju pat uz priekšu caur visam tam stāstam. Šis ir tas stāsts par nesabrukšanu, jo dziesmā ir dzīve. Un ja tu vēl pats izraksti un raksti par to, un vēl cits otrs cilvēks kaut kur, kaut kādā pasaules malā, vēl maziņš bērniņš dzied to līdzi,
tu kaut ko lielisku savā dzīvē veids un dari. Šī viena dziesma dzīvot pareizi, ar ko es atklāju šī gada sezonu caur iekšķiem uz 7, no komas uzcēla cilvēku. Es vienkārši biju šokā. Es pati katru dziesmas vārdu rakstīju. Un šī dziesma ir aprunātīta visur, tāpēc es sekoju arī līdz Annijai. Es domāju, Anni, man kādreiz vajadzēs pie tevis kaut kur satikties. Sekoju līdz slavenībām caur filtriem, kā tu tur gāji pie kambulām, kā tu te meitai mācīji kā dziedāt. Ka tu velc ārā to, kas ir tās saknīs, tā kā tāds, ej, dari, jūti, sajūti sevi. Un man tur nebija neviens līdzi, tu tur tāds jūti pats sevi, vai tev to vajag. Es neticēju, ka man tas aizvoks kaut kur uz globāli tik lielu pasauli. Es nelepoju, tā kā nav tāds, ka man deguns ir gaisā, tagad es beigās slavenību. Es esmu parasts cilvēks, dzeru kafiju mājās, nāk pie jums laivā. Viss kārtībā. Man ir savas ģimenes vērtības, man ir savu uzskatu. Es mācu vēl cits bērns, man ir nākuši mājās citi pilnīgi sveši cilvēki. Marita, mana meita grib dziedāt, viņai tur izlaidums tavu dziesmu. Viņa ļoti mīļ, es tādu, manu dziesmu, kāds grib dziedāt? Man jābūt līdzi. Un man tāds pilnīgi tāds, un es vienkārši gaisā pastos tēti, laikam vad sadāk. Tu ej uz to, un tu nepadodies, un tu māc vēl citiem bērniem un maziem. Un tas ir tas, kas man patīk jūsos abos divos ar Edvardu, kurš sekoju līdz jums visos kurortos, tos kempingos, kā es tur visu. Man patīk tas, ka, vau, tas ir kaut kur es tur redzu to mazo fīču, kas ir daļa manī, kuras nezinu, kam pastāstīt, taču man vajag iet pie jums tieši stāstīt to. Tas ir tā kopības sajūta, ka tikai jūs sapratīsiet to, ko es mazliet vēl nesaprotu, taču ar jums to var izrunāt. Un tas ir tas, kad jūs uzdevāt šādus jautājumus un šādas atbildības, tas bija tāds, es to atbildēju no sirds un dvēseles, tad nebija tāds, man vajag šitā atbildēt, tas ir mani iekšā. Man pūkstas pīkst, viņš būs stundai pīkst. Un tas tā ir, un to nevar izskaidrot, tur pat nav vārdam izskaidrojumu, tur var uzdot jautājumus, kādus un tādus dziedātājs vai mūziķis, tu varbūt nabaks, tur būs sirds atbildi. Tā kā es no sirds atbildi, tā kā tu vari iedot vēl 3 variants, kā jūs man iedevāt, kur tu izvēlēsies, un vēl privāts ķidāšanas notiks privātās sesijās. Jā, te mēs tā. Mēs tev neķidāsim, mēs ejam overall. Un jūs pat reāli ienākot man pilnīgi svešam cilvēkam, mēģinājāt man izķidāt, tad viss kārtībā, es to sajūtu, un man ir vēl kāds stāsts, ko es vēl neatklāju. Taču es jūtu, man ir te un te un te, ko es spēju dot otram, un kādēļ man vajadzēja tieši ienākt šeit jūs laivā, un es ilgi gaidīju to brīdi, es jūs ilgi spektēju caur televizoriem, tāds kaut kad jau tas īstais brīdis notiks. Kad divas dvēseles vienots kaut kur satiekās, it visam ir savs pareizais laiks, īstā vieta. Tā tas ir. Un nekas nenotiek nejauši, notiek nejauši tikai, ka tu nopirdies. Kā saka, apmēram tād. Bet arī pat tas nenotiek nejauši. Arī pat tas nenotiek nejauši, bet jā, es ļoti lepna. Es tagad varu pateikt tā, ka man tagad bija šī pašai sevi deguns gaisā, kaut kas teica, man nav nekad deguns. Es esmu ļoti lepna stāvēt priekšā Annijai un Edvardam, un es ļoti gaidīju šo brīdi pats sevi, kad es spēšu pieaugt sevi līdz tam brīdim, lai es spētu jūs uzrunāt. Es jau biju, jūs sapratāt. Man ir liels gods būt ar jums šeit visiem pārējiem, arī laivā 57 cilvēkiem. Liels paldies jums ikvienam. Čau. Tie, kas man pazīst kā Ezīti, arī Liedu šovās, visi daudz mūziķu. Jā, paldies jums. Bet šie cilvēki, Annija un Edvards, man viņas pašai personīgi gribējās kaut kad pašai uzrunāt. Un man bija iespēja ieiet. Jūs jau te bijāt. Es piespiedu podziņu, es gribu pie jums būt. Jā, tā bija mana izvēle. Paldies liels tev, ka tu ienāci intervijā. Es piedāvāju varbūt vilkt astes šim vakaram. Jā, man liekas, mēs ļoti forši esam.
Jā, mēs tā kā saliekam, varbūt tad iedod, varbūt Sergejam iedod jautājumu vai komentāru, ko, un tad refleksiju, un tad, man liekas, to interu jautājumu ar to var nobeigt. Tas varētu būt tāds labs tavs stāsts, ar ko nobeigt, kas tavuprāt ir mūzika. Un tad mēs... Paldies. Edīt, paldies tev liels, paldies. Bučas, tiekamies. Bučas. Un tad mēs varētu kaut kā varbūt to apaļot stāstu, ko tu saki. Jā. Viss dodam mikrofonu. Tev jāpaciešās. Tos jautājums finišēs visu. Es paklausīšos mūziku. Ideāli. Sergej, čau, Limlin. Jā, es vienkārši nejauši ienācu, vienkārši es sāku klausīties to sarunu. Man bija diezgan interesanti, un tāpēc es ķipa pieslēdzos. Tas arī viss. Tas kaut kāds jautājums vai komentārs vai pārdomas vai novērojums? Kas ir svarīgāks, ja tu runājat par to, kas ir svarīgs? Jā. Es nāku no nabadzīgas ģimenes, diezgan turīgs, tagad tās ļoti turīgs pa lielam. Bet vienīgais, ko es mīlu, tas ir strādāt. Oši. Tev patīk tas, ko tu dari, tev nodarbošanās? Es stādīju kokus Skotijā, līdz slimība pārņēma mani, un tagad es vairs nevaru pastrādāt. Bet es vienalga, lai dakteri man aizliedz iet uz darbu, es vienkārši zinu kompānijas īpašnieku. Un es viņam saku, vecīti, man vienalga kā, es vienkārši ieradīšos tur un es tur būšu, to būs jāmaksā man. Viņš saka, labi, brauc. Pārāk daudz sev zudupāli. Es nedaru to naudas dēļ, es to daru savas mentālās veselības dēļ. Sergej, vai super, tad pamēģini sajust, kas priekš tevis, ja tev ir svara kausiem saliek blakus slava, vara un nauda. Tu jau dzirdēji mūsu šito diskusiju, kā tev šķiet, kas priekš tevis ir? Nauda man vispār nav svarīga. Un slava man nevajag būt slavenam. Es arī degpunktā esmu bijis, ka es ķēru noziedznieku, viņš uzkāp uz jumta. Kad atbrauc policija, tad viņi tur vaņģo kopā, bet es to nedarīju, lai būtu slavens. Es to darīju, tāpēc, ka tas vienkārši cilvēku pienākums. Ja viņš tur kaut nāriks un zem logu uzvedās, tad man jāskrien viņam pakaļ. Un ja tev būtu divi no šiem trījiem tev būtu, bet viens nē, pie kura varianta tev, kas būtu visneforšākais, ka tev ir, piemēram, divi ir un viens nav? Es atteiktos no slavas un naudas. Jo tagad tev parādās nauda, tev parādās tik daudz rādi, draugi, visādi pazīstami. Pēkšņi visi grib tevi runāt un kaut kā uzrodat tā, teiksim, 20 gadus neviens neko. Un pēc 20 gadiem, kad viņi zina, ka tev ir nauda, tad viņi kaut kā, baigi radinieki grib būt un paziņas un draugi un vispārējais. Tāpēc es turējos tikai pie saviem draugiem, kas man ir Skotijas draugi, kad es Skotijā dzīvoju. 2 vakars tur spēlējām novus. Visu nakti. Jā. Viens jautājums. Ja tu domā, piemēram, tev ir slava, tu domā, ka tev vienmēr ir nauda? Nē, ja ir nauda, tad ir arī slava. Nē. Redzi, tur ir nepareizā atbilde. Nevienmēr nozīmē slava naudu. Tu vari būt slavens, bet tu esi nabaks. Es jūs ļoti, ļoti mīlu. Un pie šīs domas mēs noteikti atgriezīsimies vēl nākamajos zemapziņas terapijas un zemapziņas klīnikas konsultācijas strīmos. Un varbūt es aicināšu nobeigt, jo nāk tuvojas uz minūtes uz beigām. Droši vien tu pāršaus pāri. Vēlreiz es no savas puses droši vien vairs neko neteikšu. Paldies visiem dalībniekiem, paldies visiem par labiem vārdiem, komentētājiem, visiem pārējiem. Un tev, Anni, jāatbild uz interu jautājumu. Un es nezinu, izvēlēs, ar ko tu gribi beigt. Vai atbild uz interu, ar mani tu gribi beigt? Vai atbild uz interu jautājumu? Vai arī varbūt tu vēl gribi beigt, vai pirms tam iestarpināt kaut kādu komentāru, vai kaut kādu secinājumu, vai padomu, ko paņemt līdzi visiem klausītājiem un dalībniekiem attiecībā uz šo slavu, varu, naudu un zemapziņas paternēm. Kā tas strādā, vai kaut kādu ceļamā iziedot, kā saka? Jā, tiem, kas varbūt nedzirdēja, mēs vienā brīdī jau tā kā šērojam šito, kad tas ir tāds ļoti virspusējā veidā norādes, bet tas ir tāds kaut kāds virziens, kurā ir vērts paskatīties, kad izejot, ja katrs var izvērtēt, kas viņam ir tomēr tā viena prioritāte, vai nu, kas viņam ir svarīgākais, vai kaut kas, vai kas, no kā viņš nevar atteikties, kā šajā gadījumā Sergejs arī saprata, no tā un tā es varētu atteikties, bet no šitā nē. Vienalga, kā mēs to saprotam, vai no ar to, kas mums svarīgāks, vai ar to, no kā mēs nevarētu īsti atteikties.
no 3, tas ir vairāk mums droši vien tāds ceļa rādis un virziena rādītājs, paskatīties uz to, kas ir tas, kas mums šķiet, ka mums trūkst iekšā. Un ja mums vairāk velk, piemēram, uz varu, tad tas patiesībā rāda, ka mums ir kaut kāda sajūta vai trūkums attiecībā uz to, ka mums nav bijusi kaut kādās agrās bērnības pieredzēs, iespējams, vai kā nav bijusi pietiekami daudz teikšana par lietām vai par savu dzīvi, vai piedzīvot kaut kādu bezspēcību vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc tā vāra ir tāds kompensācijas mehānisms, kas mums ir svarīgs, tāpēc, ka, ja mēs pazaudēsim to varu vai nevarēsim noteikt kaut kādas lietas savā dzīvē, tad mums uzreiz tas radīs ļoti liels nepatīkams sajūtas, un mēs no viņām gribam izvairīties. Tāpēc mēs cenšamies vairāk fokusējamies uz varu. Ja slava ir tas vairāk fokus, kas mums ir svarīgāks no visiem 3 un tāds smagāks aspekts, tad visticamāk tas ceļa rādis rāda uz kaut kādu iekšēju trūkumu vai vēlmi vai vajadzību pēc pieņemšanas, mīlestības, atzinības. Jā, iespējams, nav saņemta pietiekami daudz mīlestība, pieņemšana, atzinība bērnībā, kaut kādos mums vai svarīgos momentos vai visā bērnības posmā vai kaut kā tam līdzīgi. Tad parasti tā slāve ir tas, ar ko mēs mēģinam, kad labi, man neviens nemīl vai es nejūtos pietiekami mīlēts, tad visi mani mīlēs, tad, kad es būšu slavens, jā, un tad tādā veidā mēs mēģinam to iegūt. Un tas mums norāda, ka tur mums ir kaut kas, ko ir vērts apskatīt un izdziedināt sevi, lai mums būtu patīkamāk dzīves pieredze. Savukārt nauda, ja nauda ir vairāk tas galvenākais magnēts vai fokus, tad no šiem 3, tad nauda parasti ir par vērtību vai nevērtības sajūtu vai kaut ko tam līdzīgu, kad nav bijusi pietiekami liela vērtības sajūta izjusta atkal vai bērnībā vai kaut kādā agrā vecumā, vai tu esi jūties nevērtīgs, nenovērtēts un tā tālāk. Un tad tur savukārt tā nauda varētu būt tas magnēts. Tā ka šitās tās lietiņas, ko var paņemt sev līdzi, pāanalizēt pats sev, katrs uztaisīt mazo diagnostiku savā dzīvē, papētīt, kādas ir tās lietas, uz ko es vairāk fokusēju savā dzīvē, kādas izvēles vai kas man ir paticis vairāk, kam es ir devis priekšroku. Un tā mēs katrs pats sevi varam bišķiņ papreparēt un jau iepazīt dziļākā līmenī un savu zemapziņu iepazīt dziļākā līmenī. Tāda ir mana ceļamaiņa. Un tad pabeidzot par mūziku, es nezinu, kā var Inter pateikt, kas ir mūzika. Ja reiz mēs runājam par zemapziņu, tad tā ir fotonu plūsma cauri zemapziņu. Jā, tā ir mūzika. Tas ir kā notīmes. Ļoti zinātniski, jā, metafiziski. Praktiski tas mūzika ir visapkārt. Tā ir mūzika. Visapkārt. Gan klusums, gan smaids, gan tas ir emocijas, tas ir tas, ko praktiski es redzu, es jūtu un es, kā saka, staroju vai vibrēju. Tas ir frekvences ļoti skaistas, vai ne? Tādas, jā. Edzīts, kā teica, arī dvēseles valoda. Ļoti. Ja tu paklausīsies manu mūziku, ko es pats rādu, un tad es varbūt pēc tam, nezinu, rītā noteikti, jo būs jau vēls. Nosūtīšu, varu papētīt arī manā profilā. Tā nav nekāda tā kā reklāma, viss kārtībā. Vienkārši lai saprast, kas ir mani iekšēji dvēseles valoda, kā es to mūziku interpretēju. Un tas man nāk no 18 gadiem. Tā vispār vēl pēdēji super, jā, tas, ko tu saki, tas reiz aizved arī pie tā, ka tā vēlme izpausties, izteikt sevi caur balsi un caur dziedāšanu vai caur mūzikas kaut kādu izpausmi. Tā ir tāda, tāds rādītājs, ka mums iekšā mūsos ir kaut kāda daļa, kuru mēs pietiekami daudz neesam parādījuši uz āru, varbūt, vai kur grib izteikties, kur grib runāt. Jā, mūsu sirds grib runāt. Uz šīs skaistās nots. Tas skaistums nāk no iekšām. Tad es pievienojos, ka mūzika ir iekšu atspoguļojums. Jā. Tiekamies citu vakaru. Paldies jums! Paldies, ka pieņēmāt. Paldies! Turpināt tālāk. Mīlestība visiem! Paldies! Mīlestība un lai viss forši un visiem viss forši. Bučes! Čau!